Un piedāvājam kārtējo Aldera topu. 5. vietā nonākam Lapmeža ciemā, kur pie jūrmalniekiem viesojas basketbola klubs Jēkabpils. Lūšiem ātrais pretbrukums, Oskaram Virsim tūlīt būs 2 punkti, bet Endriju Šmits domā savādāk. Aģents 0011 Šmits, Endriju Šmits, lielisks bloķēts metiens. Oskar neķer lašus, ķer bumbu. 4. vietā Liepājā viesojās basketbola klubs Ventspils. Klaus Čavars uzorganizēja īstu bloku ballīti. Tika uzaicināti visi Ventspilnieki. Vispirms Derikam Niksam tiek uzlikts 2 roču jumtiņš, un pēc tam Liepājas grīdā tiek iemīts arī Arķoms Buķankovs. Bet man ir tāda sajūta, ka šajā topā Klau Čavaru redzēsim vēlreiz. Un 3. vietā atkal nonākam Lapmeža ciemā, kur šoreiz viesojās Ogre Kumocāra. Jūrmales saldais pārītis Jeromanovs un Šmits izspēlē pick and roll sadarbību. Edgars uzmet bumbu tik augstu kosmosā, ka ogrēnieši to pat neredz, bet Endriju Šmitam tā ir metusmaize. Skaists alley-oop dunks. 2. vietā atkal nonākam Lapmeža ciemā, kur šoreiz viesojās Jēkabpils Lūši. Ilja Gromovs pēc mēneša pauzes bija tā noilgojies pēc basketbola, ka 4 reiz kārtīgi ielauza grozu. Ilja, lieliska atgriešanās. Tiesa, jāpiestrādā pie sodiņiem. Tajā mačā 0-5. Un 1. vietā turpinās bloku ballīte pie Klāva Čavara. Šoreiz VIP ielūgumi dankeriem. Vispirms tiek atbruņots Andrejs Gražulis, redzat, lielisks bloks. Un pēc tam mājās arī aizsūtīts Žanis Peiners. Klāva Čavara ziņojums savam dzimtajam klubam: nākamgad es gribu spēlēt mājās.